Jo es to atceros no savas agrās jaunības, kad es tur mēģināju treidot. Es atceros to, ka bieži vien es noķēru sev pie domu, ka es paliku kaut kāds dusmīgs vai kaut kāds sagozies, balstoties uz to, ko teica Eiropas centrālās bankas vai Federālā rezerves sistēmas vadība. Un pēc tam es tā padomāju, cik lielam idiotam man bija jābūt, lai uztvertu personīgi to, ko viņi stāsta. It kā domājot, ka viņiem es uztraucu vai es eksistēju. Tas ir pilnīgs absurds. Un tas tā nav. Viņi vienkārši nezina, ka es tāds esmu vai tūkstošiem citu kaut kādu sīku traderi vai investori. Viņiem ir savas lietas, viņiem ir sava politika. Un jo tu mazāk viņi sasaistīs ar sevi, jo tā būs vieglāka dzīve. Un tikko kā es to mācēju, ne tikai galvā pamainīt, bet arī praksē, ne tikai man viss stātu uzlabojās, bet es arī vienkārši daudz mazāk personiski to sāku uztvert. Un es uztveru to tā, kā es domāju, jebkuram normālam cilvēkam vajadzētu, kā tādu satīrisku neizdevušos komēdiju, ko nevajadzētu iespringt nopietni. Sliktākajā gadījumā tev tas neko neizsaka, labākajā gadījumā tu uz to nopelni. Tas ir tā, kā tev uz to būtu jādomā. Tiklīdz kā tu uztver personīgi par to, kas notiek pasaulē, ja vien tas tev neskar vistiešākajā veidā. Kā piemēram karš Ukrainā, kas mūsu tiešā veidā var skart. Kāda starpība? Tu vari to nopelnīt vai tu to ignorē. Viss.